Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Izraēlas 2 dienu triecieni Libānā nogalināto cilvēku skaitu palielinājuši līdz 558, bet ievainoto līdz 1835. Par to šodien pavēstīja Libānas veselības ministrs Firas Abijāts. Bojā gājušo vidū ir aptuveni 50 bērni, ievainotos ārstē slimnīcās un medicīnas centros Beirūtā un Libānas dienvidos. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu triecienus Libānā raksturo kā preventīvu uzbrukumu ar mērķi iznīcināt Libānas šīītu grupējuma Hizbollah ieročus. Izraēlas gaisa spēki turpina triecienus Libānā arī šodien. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības politikas jomā Žozeps Borels atzina, ka bruņoto sadursmju eskalācija starp Izraēlu un Hizbollah draud ieraut tuvos austrumus pilnīgā karā. Borels aicina panākt risinājumu un apsūdz abas karajošās puses pamiera sarunu novilcināšanā. Francija pieprasa sasaukt Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomes ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu Libānā notiekošo. Lietotnes Telegram dibinātājs Pāvels Durovs paziņojis, ka šī platforma turpmāk sniegs informāciju tiesību sargāšanas iestādēm. Viņš atzina, ka Telegram ļaunprātīgi izmanto personas, lai tirgotu nelikumīgas preces un veiktu citas nelikumīgas darbības. Kā jau esam stāstījuši, Durovs nesen Francijā tika aizturēts. Viņam izvirzītas apsūdzības par atteikšanos sniegt varas iestādēm informāciju par noziedzniekiem, kas izmanto Telegram. Turpmāk uzņēmums, saņemot saskaņā ar likumu izsniegtu pieprasījumu, atklās to personu tālruņu numurus un IP adreses, kas pārkāpj platformas noteikumus. Durovs piebilda, ka uzņēmums nevēlas, lai noziedznieki kaitētu gandrīz miljardam platformas godīgo lietotāju. Durovs šobrīd ir atbrīvots pret drošības naudu, taču atstāt Franciju nedrīkst. Nacionālo bruņoto spēku sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kūdlis pasniedzis atzinības rakstus Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai un Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai par sniegto atbalstu mācību Namejs 2024 laikā. No 3. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek valsts aizsardzības mācības Namejs 2024. Tajās piedalās ap 11 000 karavīru un zemesargu no visām NBS vienībām un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Visaptvarošās valsts aizsardzības mācību Namejs 2024 aktīvā fāze Latgalē jau ir noslēgusies, bet mācības turpināsies līdz 8. oktobrim. Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros valsts policijas Latgales reģiona pārvalde izsludināja konkursu skolēniem Braucienu bauda ar ķiveri galvā. Tēma ir nepilngadīgo personu droša dalība ceļu satiksmē ar velosipēdiem un elektriskajiem skrējriteņiem. Skolēni konkursa tēmu var iesūtīt dzejoļa vai kolāžas veidā. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par konkursa nolikumu pa tālruni 654 03 243 vai arī attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē. Daugavpils pilsētas pirmās pirmsskolas izglītības iestādes telpas pagājušajā nedēļā patvaļīgi pameta bērns. Šodien preses konferencē pilsētas mērs Andrejs Elksniņš informēja, ka par šo faktu sākta dienesta pārbaude, par kuras rezultātiem informēs gan domes, gan izglītības pārvaldes vadību. Pēc izglītības pārvaldes vadītājas Marīnas Isupovas teiktā, izskatās, ka kāds no pieaugušajiem bija atstājis vaļā bērnu dārza vārtiņus, taču kāda sieviete bērnu pamanīja tuvējā parkā un viss beidzās labi. Sociālajos medijos izskanējušo, ka šādi gadījumi Daugavpilī ir regulāri, gan Elksniņš, gan Isupova noliedza. Šo piektdienu, 27. septembrī, 16:00 Rotko muzejā atklās Starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2024 noslēguma izstādi. Gaidām arī tikšanās ar māksliniekiem. Starptautiskais glezniecības simpozijas Marka Rotko nu jau ir sasniedzis 20 gadu jubileju. Tas notiek ik gadu, atzīmējot mākslinieka dzimšanas dienu viņa dzimtajā pilsētā. Šogad simpozijā un izstādē piedalās 9 mākslinieki no Amerikas Savienotajām valstīm, Polijas, Vācijas, Indijas, Maķedonijas, Lietuvas un, protams, Latvijas. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.